Sveicināti, mīļie skatītāji un klausītāji, kārtējā sarunu cikla praktiski vesels epizodē. Raidierakstu mēs veidojam kopā ar Centrālo laboratoriju, Mēnesis aptieku un Veselības centru apvienību. Un šoreiz, tāpat kā citās reizēs, mēs runāsim par un ap veselību kopā ar foršiem ekspertiem par to, ko mums katram vajadzētu zināt un varbūt arī par tiem jautājumiem, no kuriem mēs labprāt izvairītos. Un šajā ceļā kopā ar jums būšu es, veselības vēstnese Ārta Lāce. Un es, ginekoloģa dzemdību speciāliste Karlīna Elksne. Un kopā ar mums divas brīnišķīgas dāmas, savas jomas, es gribētu teikt, viens no labākajām ekspertēm, un tā ir gastroenteroloģijas virziena vadītāja Veselības centru apvienībā Oļesja Basina. Sveika, Oļesja! Labdien! Jā, un uzturu speciāliste Aiva klīnikā Guna Bīlande. Sveiki! Un mūsu šodienas tēma ir, kā vēderiņam justies labi, vai precīzāk sakot, par gremošanas lietām, un sevišķi jau vasarā, kad ir dažādas dārza ballītes un svētki un eksotiski ceļojumi un visādi priecīgi forši notikumi. Un rosols, kas stāv uz galda karstā saulē 8 stundas. Un nedaudz piedegušais šašlika gabaliņš. Ko tad ar to visu darīt? Kā labāk sagremot, gan garīgi, gan fiziski? Tātad, mīļās dāmas, Oļesja, pirmais jautājums ir tev. Kādas tad ir biežākās sūdzības, ar ko pacienti nonāk gastroenterologa kabinetā? Biežākas sūdzības parasti tā varētu būt dedzināšanas, aizkruša kaula, sāpes vēdera, pa visu vēdera, noteikti momentiņa. Un, protams, vēderīzēs traucim caurēja, varētu būt aizcetējumi un vēdera pušana, tā arī varētu būt viens no simptomiem. Es uzreiz gribēju arī Gunai pajautāt, tad, kad mēs runājam par uzturu speciālistu, un te parasti asociācija ir, jāzaudē svaru, tad es eju pie uzturu speciālista. Kad un kādos gadījumos var palīdzēt uzturu speciālists arī izņemot svara zaudēšanu? Uzturu speciālists var palīdzēt ne tikai tad, kad ir jārunā par svara zaudēšanu un liekajiem kilogramiem. Īstenībā par uzturu speciālistu, kā labu speciālistu, mēs runājam arī tenī situācijā, kad mums ir svars, piemēram, jādabon klāt, kas īstenībā ir nemazāks izaicinājums. Bet bieži vien mēs neiedomājamies, ka uzturu speciālists ir arī ļoti svarīgs palīgs tajos brīžos, kad mums ir jārunā, piemēram, nieru slimību gadījumā, sirds asinsvadu slimību gadījumos, vai diabēta gadījumā, grūtniecēm, maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem. Īstenībā uzturu speciālists ir tas speciālists, kas pavada faktiski no pirmajiem sirdspukstiem līdz pēdējiem arī dažādās šajās jomās un dažādās specifiskās veselības situācijās. Un ja šķiet, ka agrāk bija tā, ka, ja man ir spiediens, tad man ir tikai jāiedzer zāles, tad īstenībā arvien vairāk gan kolēģi, veselības aprūpes speciālisti, gan arī paši cilvēki saprot, ka ir ļoti liela daļa, ko mēs vistiešākajā mērā varam ietekmēt caur šķīvi. Jo tas ēdiens, ko mēs apēdam vai neapēdam, ir tas, ko mēs katru dienu uzliekam un ar kuru mēs katru dienu vai balsojam par savu veselību, vai viņu varam arī gremdēt. Bet, būsim godīgi, man vismaz tā šķiet, ka gremošanas, sūdzības par gremošanas sistēmu ir viens no biežākajām, kas vispār cilvēkam ikdienā ir. Kaut kas mazliet pūšas, kaut kāds varbūt meteorisms, kādreiz ir aizcietējumi, kādreiz nedaudz dedzināšana. Diez vai katrā šādā epizodē mēs skriesim pie uzturu speciālista vai kur vēl pie gastroenterologa. Diezin vai. Bet kur tad ir tā šaurā trauslā līnija, kurā gadījumā tad tiešām būtu jāiet? Un tad arī kā cilvēkam pašam novērtēt, pie kura speciālista. Kas ir norma, kas vairs nē? Ja mēs runājam par normu, ka mēs uzskatām, ka gremošanas sistēma ir vesela, ka cilvēkam ir apetīte, viņš grib ēst, ka cilvēkam nesāp nekas, ka cilvēkam nav svara zudums, ka cilvēkam ir prognozējama vēderīzē. Un, ja pacientam viss tas eksistē, tad mēs uzskatām, ka viņš gastroenteroloģiski vesels. Protams, cilvēkam jāskrien pie doktora, ja viņam ir svara zudums, asiņošanas epizode, rišanas traucējumi, un no analīzēm tā biežākais gastroenteroloģija tā ir anemija. Īpaši dzelzs deficīta anemija. Tad šeit tāds moments, kad jāsāk uztraukties un meklēt doktoru.
Bet ar dzelzs deficīta anēmiju ļoti daudzām sievietēm izplatīta problēma tiešām pie gastroenterologa. Tas ir pēc vecuma, Arta. Jā, tas pēc ir, vecuma. protams, jā, mums šeit ir sadarbība ar ginekoloģiju. Jā, tas ir, protams, biežākais jautājums meitenītiem, to savākt to anamnēzi, tas datus, kā notiek viņam pa sieviešu līniju, vai nav pastiprināti, pagarināti kaut kādas problēmas. Un, protams, mēs tā situāciju vienmēr virzam pie ginekologa kā pirmā, un mēs, protams, atkarība no vecuma, kā bija Karolīna teica. Tas ir tīri statistiski atkarībā no tā, ja tā ir sieviete reproduktīvā vecumā, tad pirmais iemesls anēmija varētu būt meklējums pie ginekologa, un tad statistiski otrais pie gastroenterologa. Savukārt sievietē jau menopauzes vecumā, tad ir otrādāk. Jā. Tad pirmkārt jāapmeklē gastroenterologs un tad ginekologs. Tagad parunāsim par dažādām ar vēderu, ar gremošanas sistēmu, ar zarnas traktu saistītām problēmām. Kad ir proktologs, kad ir gastroenterologs, kad pietiek ar ģimenes ārstu, kā lai cilvēks parastais saprot, un kad vispār man pietiek, vai nav pareizs vārds teikt, pietiek ar uzturu speciālistu. Tā, skatīsim, protams, ka ģimenes ārsts ir tāds pirmais posmiņš, ko jāapmeklē ar savām sūdzībām, un ņemot vērā sūdzības, tā ģimenes ārsts parasti palīdzēs izvirzīt to proktologs vai gastroenterologs. Jā, tas ir arī bišķi nianse savi ir, bet proktologs vairāk nodarbosies ar savu posmiņu, jā, ja viņš saprot, ka tas posmiņš ir dziļāk, tur cilvēka organismu, ka tomēr jābūt skatījumi no gastroenteroloģiska puse, tad, protams, viņš virzīs un otrādi. Ja es arī redzu, ka tā ir jau vairāk proktoloģija nekā gastroenteroloģija, tad, protams, mums būs... Bet piebildi, gastroenterologs nav tiešās pieejamības ārsts, ir nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Ja cilvēks grib nāk, lai viņš nāk pa maksu, bet par maksu tu vari pie jebkura doktora, tu vari pieteikties un nākt, bet, parasti ģimenes ārsts, palīdzēs, Un šī varbūt arī svarīgi nians par uzturu speciālistu. Kā ir uzturu speciālistu pieejamību? Uzturu speciālists šobrīd valsts apmaksāts ir tikai pie zināmām diagnozēm, un šobrīd ir arī šī gada budžetā ir ietāmēts un arī ir paredzētas šīs uzturu speciālistu kvotas, vēl līdz galam nav skaidrs, kā viņus tā teikt apgūt, bet konceptuāli līdz šim uzturu speciālists ir bijis tikai, tā teikt, maksas pasākums pacientam, bet šī ir lieta, par ko arī mēs kā speciālisti cīnamies, un tā kā ir pozitīvs virziens un dinamika. Bet es tikai klausoties arī mūsu sarunu, mēs domājam tā, kad mums proktologs, kad gastroenterologs vispārējais, bet mēs īstenībā nepieskārāmies ļoti, ļoti svarīgai tēmai, kā vispār nenonākt līdz tam, ka tev vajag to gastroenterologu, proktologu un vispār arī uzturu speciālistu varbūt, jo konceptuāli mums jau ir, veselība ir primāri pati svarīgākā, un šeit jau īstenībā ir tas, par ko ir jādomā ikdienā, un es ceru arī man kolēģe gastroenteroloģi piekritīs, ka šis ir tas, ko mēs katru dienu, vai mēs uz tā šķīvja uzliekam šos dārzeņus, vai mēs pārdomājam par to, lai mums ir salikti oghidrāti, nevis ātrie oghidrāti, tātad šie te baltie milti un baltie cukurs, lai mums tiešām ir griķi un pilngraudu auzu pārslas un varbūt kāds kartupels, un gal galā, cik ļoti lielu būtisku lomu spēlē arī šīs olbaltumvielas, un kāds ir šīs olbaltumvielas, ko mēs viņus, ko uzliekam uz šī šķīvi, vai tas ir tas šašliks ar to melno oglīti, vai tomēr tās ir liesas olbaltumvielas un pavisam svarīgāks. Tātad šīs ir lietas, kas īstenībā iztrūkst bieži vien ļoti daudz regulārs ēdienreiz. Daudzas no vēdera simptomiem, problēmām reāli pazūd tanī brīdī, kad mēs reāli, regulāri pēdam. Daudzas problēmas, tā skaitā galvas sāpes, mums rodas tanī brīdī, ja mēs aizmirstam padzerties. Ja, cik daudz cilvēku atzīst, ka viņš dienas pēcpusdienā ir atjēdzies, ka viņš vispār nav padzēries ne malka ūdens, un tad viņš skrien, un tad jau sāk sāpēt galvu, un šeit es iedzēru
kaut ko no precāpju līdzekļiem un uzdzēru beidzot to ūdens glāzi un man atlaida. Un tad tādā brīdī man kā speciālistam šķiet, nu tad kas pirmais īstenībā, vai nu tas medikaments, vai īstenībā beidzot tas ūdens ir ātri uzsūcies un tev jo ūdens trūkums, dehidratācija rada burvīgas galvas sāpes, tiešām tādas foršas. Ja? Tāpēc es domāju, ka šis, ko mēs uzliekam uz šķīve, ko mēs apēdam, neapēdam, ko mēs izdzeram, neizdaram un galā vai mēs pieceļamies un pakustamies, šīs ir primārās lietas, par ko mums jārunā, šī prevencija, kas ir dienā. Kādas ir tās biežākās kļūdas? Tātad ūdens trūkums? Jā, mēs izlaižam ēdienas reizes, mēs tiešām nepēdam, un tad ir tā viena ēdiena reize, sākot no 6 līdz 6. līdz aizverās leduskapis, un tad jau nav ko brīnīties, ka pūšas vēders, sāp vēders, kad mums ir čūlas, ka mums ir gastrīti, kad mums ir atvilnis, ja mēs ar pilnu vēderu aizējam gulēt, kur tad viņam tur nebūtu, un ja pa virsu vēl tiek uzdzerts kaut kas gāzēts vai kāda glāze vīna, bingo, tad mēs jau tā teikt visi paši sumāri mērķiecīgi esam gājuši uz rezultātu. Bet te man uzreiz ienāca prātā par visām modes diētām. Keto, Atkins, Dikāns, glikāzes revolūcija un vēl viss kaut kas. Kā tad ar šo ir? Intervālā pārtrauktā badošanās. Ko darīt? Redz, jūs sakat, regulāri jāēd, pārtrauktā arī regulāri, bet ar lielu pauzi pa vidu. Kā cilvēkam tajā visā neapjukt un orientēties? Varbūt ir, es nezinu, kaut kāda vienkārša recepte, 3 vai 5 labas lietas vai principi, kas man ir jāievēro, lai man nav arī jāskrien ar svariņiem un jāsver katrs gabaliņš, ko es apēdu. Teiksim, kuņģezarnu traktam nepatīk, kad ir tukšs. Bet nepatīk arī, kad ir pārpildīts. Jā, protams, regulāras ēdienas reizes ļoti svarīgi kuņģezarnu trakta gremošana, lai nebūtu visas tas sūdzības, par ko mēs jau iepriekš runājam. Jā. Un tieši gastroenteroloģijas pieņemšanas laikā mēs pusīti no pieņemšanas audzinājam pacientus, stāstam, ko viņam drīkstēs, ko viņam nedrīkst, un ne tikai ko, bet kādu. Kāda veida, un pa produktiem ejam ļoti, ļoti bieži un tiešām, bet, protams, nav tāda universāla, kā katram pacientam mēs varam, vienam varbūt veselīgam individam varam rekomendēt, bet, protams, bet cilvēki ir ļoti dažādi un, nav. Es domāju, ka tāpēc vajag uztur speciālistu, kad jūs varat atnākt un teikt, paklau, man patīk tur ēst 2 reizes dienā, jā, man patīk tādi produkti, un tad speciālists palīdzēs pielāgot to diētu individuāli. Vai ir cilvēki, kas atnāk un viņš pasaka, es brokastis neēdu? Un tad ir vienmēr tas jautājums, brokastis jāēd vai ne, jāēd tas brokastis vai nē, tad ola vai cālis, jā, gluži gandrīz. Es vienmēr saku, ka brokastis ir jāēd, bet brokastis ir jautājums, cikos ēst. Ja cilvēks pieceļās 9, loģiski, ka viņam līdz tiem 11, 12 negribēsies ēst, bet būtībā tas es saku, brokastu laiks var atšķirties, bet 3 stundu laikā pēc pamošanās, tev ir kaut kas jāpēd, tas tīri pēc fizioloģiskām vajadzībām, pēc vielmaiņas vajadzībām, kaut vai neliels ir jāpēd. Tālāk jau šīs ēdienreizes mēs varam strukturēt, izejot pēc tās situācijas, jo cilvēkiem nodarbošanās darbi ir ļoti, ļoti dažādi, tie dienas ritmi režīmi ir ļoti atšķirīgi, un tiešām, kas derēs vienam, nederēs otram. Runājot par šīm te modes lietām un modes diētām, cilvēks ir slings pēc savas būtības. Cilvēks ir ļoti konservatīvs pēc savas būtības. Un šis ir tas dzinolis, kāpēc gribās atrast to sudraba lodi, vai ne, kad šitas strādā un vienmēr strādās. Arī pat cilvēks, kas atnāk pie uzturu speciālists, es vienmēr saku, kad mēs varam pielāgot un atrast to uzturu, kas der šobrīd un tagad, bet tas nenozīmē, ka pēc 5 gadiem viņš derēs atkal. Jo man ir bijis, kad pacients arī atnāk, viņš saka, es pie jums biju tur tik un tik gadus atpakaļ, izvilku tos pašas tur uzturu rekomendācijas un nestrādā. Bet loģiski, ka viņas nestrādā. Mēs varam sagatavot to, kas ir tanī brīdī un kas dara konkrētiem cilvēkam tanī laikā. Paiet laiks, mainās cilvēks, mainās apstākļi, gadi arī nāk klāt, un tur arī, tā teikt, ir citas prasības un cita situācija. Tāpēc ar šīm te diētām viņas ir tāda modes kliedzieni ik pa brīdim. Ja mēs runājam par glikāzes revolūciju, paldies Dievam, pateicoties viņai ļoti daudz cilvēku no rīta brokastīs kā pirmo sāk ēst dārzeņus, kas, manuprāt, ir burvīgi.
tur ir savas labas lietas, bet katrai no šīm ir, teiksim, ir arī savu trūkumu mīnus. Tādu keto, klasisku keto, kā mēs viņu saprastu kā ārstniecisko diētu, un mēs piemērot ļoti retos gadījumos ar specifisku, teiksim, šo epilepsijas stāvokli un ļoti kontrolētiem laboratoriskiem izmeklējumiem, mēs viņu nemaz tāpat jokoties nevaram. Jo arī cilvēks, ja viņš tiešām būs nepiemērots uzturs, kaut kādu savu galvu šī izdomātā diēta, pirms tam nav uztaisīta ne asins analīze, ne viņš ir aizgājis pie speciālista pakonsultēties un vispār parunāties, un tas var beigties ar visādām ļoti interesantām lietām, piemēram, podagra vai vēl kaut ko tātad, kur mums tiešām ir urīnskābes līmenis augšā un viss locītavs sāp, burvīgi. Tā kā varbūt nevajag spēlēt loteriju ar savu veselību, kad aizējam pie tā speciālista un tiešām parunājam pēc būtības, lai speciālists izskaidro, kas ir kas, kāpēc ir kas, un tad, tā teikt, azartspēles var spēlēt savādāk, vai ne? Ja es te tagad jebkādu iemeslu dēļ esmu atdūrusies pie gastroenterologa, kā labāk sagatavoties vizītei? Daktari, jūs minējāt, ka jūs audzināt pacientus un pārunājat, ko ēst, cik ēst un kad un kā. Varbūt, ja es nāku uz to vizīti, man jābūt uzturu dienas grāmatai līdzi vai vēderizējas dienas grāmatai vai vēl kaut kādiem rādītājiem, lai tā tikšanās būtu tiešām produktīvāka. Jebkura tikšana, lai būtu produktīva, ir tādi cilvēki, kur varētu atnākt un stāstīt ļoti, ļoti sīki un ļoti, ļoti detalizēti. Ir tādi cilvēki, kuri sāk stāstīt un neatceras, pa ko tiešām, tad jāvilk no viņiem, tad prasīt. Tiešām gastroenterologi par to vedra izēja ļoti svarīgi parunāt krasu, biežumu, kvantumu un viss tas. Jo, teiksim tā, vedra izēja mūsu specialitāte tā kā asinsspiediens kardiologiem. Jā, līdz ar to tas ir ļoti svarīgi. Protams, mums būtiski jautājumi, kāda sūdzības, cik viņi sen parādījies, kā viņi izpaužas. Un, protams, man kā gastroenterologam gribētu, lai pēc ēšanas būtu labāk, sliktāk, lai būtu saistīta ar ēšanu. Jā, to es prasīšu obligāti. Un, protams, ja mēs runājam par defikāciju vedra izējas, tad man arī būtu jautājums, vai tās sūdzības ir saistīti ar to vai nav. Jā, tad līdz ar to parasti, ja cilvēkam ir ilgstošas sūdzības, un viņš jau varētu saistīt to ar ēdienu. Jā, viņš nāk un teica, pienu es nelietoju, man tā piena ir slikta, līdz ar to es izslēdzu to produktu, vai tie paši kvieši, un vai viņš mēģina jau pats to visu darīt. Līdz ar to galvenie jautājumi, kas sap, cik sen. Bet vai jums patiktu tiešām, ja ierastos cilvēks, kuram ir šāda dienas grāmata, kur ir pierakstīts, ko es ēdu, kā es pēc tam jutos, kāda bija vēdera arī izēja? tāda var droši. Jā, mums ļoti patīk, un tiešām tāda viena no izpausmēm, tā kā saucam Karina-Dzarnu sindroms, jā, mums pielietojam mēs diētu, mēs pat dodam to dienas grāmatu un prasam, protams, cilvēkam nevis apēt karoti un sežot un domāt, vai viņam ir sliktāk pēc tā ēšana vai ne, bet jā, viņš sajūt, ka otrā dienas puse viņam ir kaut kāds simptoms pastiprinājis, tad lai viņš atkiksē. Tā žurnāli vai telefoni, viss tas arī. Jā, protams, kadreiz cilvēki nāk neatceras, kādas zāles viņa lietot. Jā, līdz ar to pat pa ēdienu parunāt būtu superīgi. Ja viņš jau zina. Tātad, ja jums ir pieraksts pie dakteres Basinas vai pie kāda cita viņas kolēģi, sāciet jau rakstīt, lai atnāktu maksimāli sagatavojušies un ietaupītu savus resursus. Jā, bet vēl es gribēju pieskarties tādai jaukai un arī, man liekas, diezgan modīgai tēmai kā mikrobioms. Kādreiz teica... Tas ir jaunais melnais. Jā, jaunais melnais. Kādreiz teica zārtņu mikroflora, tad teica, ka tas ir pārāk sašaurināts jēdziens. Kā tad ir ar to mikrobiomu, kā tam var palīdzēt un ko vispār tas īsti nozīmē? Tad nav tik moderni. Es domāju, ka mēs jau gadu ilgi par to runājam, bet, protams, zarnas un smadzenes sarunājas savā starpā. Līdz ar to tieši saistīti, jā, tad mikrobioma tā mūsu imunitāte, tā ir mūsu, tāda paša sūdzības, ko mēs jau aprunājam, jā, un tas pats mūsu pat garastāvoklis ir atkarīgs no mūsu mikrobiota. Jautājums, kā mēs varam palīdzēt, droši vien ar vienu kapsliņu vai jogurtiņa glāzi nebūtu pareizi. Es domāju, ka tiešām tur jāstrādā ikdienu un domāt
kā kolēģi teica, ko mēs liekam Jā, šķivītī. Guna, kā ar uzturu var uzlabot mikrobiomu? Mikrobioms patiešām, jau es gribētu arī piekrist Aļesē, ka tas nav tā kā kaut kas pavisam jauns. Mēs jau tomēr, man šķiet 11 gadus noteikti esam izcēluši šo te nozīmi un būtiskumu, un tas tiešām mēs drīzāk atklājam arvien jauns aspektus, par kuriem mēs, jo šobrīd jau vairs nerunā tikai par zārnu smadzeņu asi, ir zārnu ādas asis un viss pārējais. Tur ir vesela dermatologi un ne tikai daudz speciālisti. Protams, arī kā uzturu speciālists arī es redzu, ka cik ļoti lielu lomu spēlē gan viss jau pieminētais, bet īstenībā, manuprāt, ļoti lielu lomu spēlē arī imunitātes ziņā tieši arī tas, ko šīs te mazie brāļu un māsas mūsu organismam var izdarīt. Tur šobrīd visu laiku notiek diskusija par to, cik tad tā mūsu svara, cik tad viņi ir no mūsu kopējā svara. Bija tur spekulācijas par 2 kilogramiem, šobrīd pēdējā laikā par kaut kādu puskilogramu runā jau, kad bišķīt tā kā noreducēja. Vienalga, kāds tas būtu, tas apjoms. Jā, tā doma bija, viņu apjoms ir stipri vairāks nekā mūsu kopējo šūnu skaits, tas ir pilnībā skaidrs, bet, tie ir tādā fiziskā svarā, tas ir, relatīvi nebūtiska daļa no cilvēka svara, bet spēlē milzīgu lomu, jo visi tie papildus, ko viņi arī producē, šie te buterāti un viss pārējais, tur K2 vitamīni un viss pārējais ļoti tiešām ietekmē visus pārējos procesus, kas notiek mūsu organismā. Un, attiecīgi, ar to mūsu dzīvesveidu, ar to mūsu uzturu, ar to, vai mēs izguļamies, neizguļamies, vai mēs apēdam to salātu porciju, mēs vistiešākajā veidā varam ietekmēt arī šo, kas notiek tādā kuņģa zarnu traktā. Un es piekrītu, ka tā viena probiotiku kapsula ir forši, jā, bet ja tiem mazajiem brāļiem un māsām nav uz kā augt, tātad, ja mēs neiediedam šo te šķiedrvielu vai saucamo probiotiku, tad tur tiešām arī nav. Un arvien vairāk mēs šobrīd runājam jau vairs ne tikai par prebiotikām, kas ir šīs te labās baktērijas, probiotikām, kas ir šīs te šķiedrvielas, uz kurām viņām aug, bet šobrīd arī runājam par postbiotikām. Un simbiotikām, attiecīgi, tur īstenībā tas process ir stipri vairāk nekā, noteikti mēs viņu vēl pētīsim un būs vēl aspekti, kurus mēs tikai atradīsim. Bet šis ir īstenībā atkal tas visi ceļi ved uz Romu, visi ceļi ved atpakaļ pie tā augļu trauka un salātu bļodes. Nekas ģeniālāks joprojām nav. Protams, pilngraudu produkti un šī šķiedrviela ir tā viena no būtiskākajām lietām, kur, lai mums tas zarnu trakts strādāt. Un šeit ir būtiski ne tikai šīs te ūdenī šķīstošās šķiedrvielas, kas veido gēlam līdzīgi konsistenci, kas būtu, piemēram, ogas, jā, kāpēc ievārījums sažēlē šī te ūdenī šķīstošās šķiedrvielas, šīs te pektīni, jā, tāpatās arī šie beta-glikāni, auzas mieži. Tad īstenībā katram produktam ir sava loma. Mums ļoti gribās atrast to maģisko vienu. Kā saka, tur superfoods, jā. Jā, bet mēs nevaram, mēs redzam, ar uzturu tas triks ir tāds, ka mēs ar jebkuru kapsulu vai tableti mēs nevaram mimificēt to, kas būs īstā svaigi plūktā zemenē, tomātā, pupās, zirņos, kurus mēs vispār ēdam kritiski maz, manuprāt, un vispār aizmirstam uzturā lietot. Ja? Un mēs nevaram mimificēt ar jebkādu to maģisko tabletīti, to, kas ir šajā te īstā nobriedušā produktā. Gribēju doktorei Aļesei jautāt par dedzināšanu. Tas bija viens no simptomiem, ko jūs arī pieminējāt, ja, kuņģa dedzināšana. Labi, viens stāsts ir tad, kad es, tā kā saka, stundiņu pirms gulētiešanas labi padzīroju pie vakariņu galda, ja, bet otrs stāsts ir, ka tiešām tas kļūst par tādu konstantu problēmu, kad lai saprotu, kad ir jāiet pie ārsta, un ko tā dedzināšana ļauna var nodarīt, jo mēs jau kā zinām, cilvēks jau ir reizēm ļoti pacietīgs, ja, un pierodu kaut kā sadzīvo, kas nav bišķi kairina, bet, pielāgojas, jā. Un vai vienmēr ir jāiet pie ārsta? Varbūt, kur vienkārši aiziet uz aptieku, konsultēties ar zinošu farmaceitu un par to pietiek?
Kādreiz jā, kāpēc ne? Ja tā ir periodiski, ja tā ir nav ikdiena, ja tā nav progresē, varētu mierīgi izmantot, te tā ātras palīdzības, jā, kāds samazinās kuņģa skābi, tā kā viņi ļoti labi noņem simptomus, jo kā tiešām visiem būs refluksiņš, ja pēc ēdieniem mēs atguļosimies, jā, tad līdz ar to, bet tā, jā, nav kāda simptomu, teiksim, atgriešana, jā, ka tā nav progresēšana, un tad mēs varam par to neuztraukties, bet, protams, mēs kā gastroenterologi gribam, lai visi cilvēki pat bez sūdzībām izmeklēs pēc 40 gadiem vismaz vienreiz uztaisa augšā endoskopiju, jā, un tad apskatīt ugļotādu, jo savādāk, diemžēl, mēs pagaidām nevaram to izdarīt. Jāatzīmē, ka ļoti daudz cilvēki nemaz nezin, ka viņiem ir šis te atvilnis un tikai veicot augšējo šo endoskopiju. Nevienmēr ir simptomi, nevienmēr ir sūdzības. Bet varētu teikt, nav sūdzība, netraucē. Bet kāpēc tomēr, vai tā tomēr nevar teikt? Man netraucē, es dzīvoju mierīgi un kāpēc man kaut kas ir jāpārbauda? Mēs visi tomēr virzamies, ka mums ir preventīva medicīna, jā, ka noteikti ir jāiet pie ģimenes ārsta, noteikti jānodot kādas asins analīze ar kaut kādu regularitāti, jāiet pie ginekologa, jā, sonoskopijas speciālistu, arī plauša rentgenu mēs laika pa laikam tomēr daram, arī ir gastroenterologs, kurš to tomēr gribētu redzēt, jo, diemžēl, tādas sūdzības varētu bez sūdzībām atklāti vēlienas stādijas, viss tas Bet ko sliktu tas īsti var nodarīt? Nodarīt tā, ka kuņģa skāba nāk tā vieta, kura viņa nevajadzētu būt, jā, un barības vada audi mēģina sevi pasargāt, un viņi pārvēršas pat tādiem audiem, kādiem nevajadzētu būt. Tā ir vieta, jā, un varētu vienu brīdī viņu pasargāt un izdarīt un aiziet nepareizi kaskādiņi, jā, un tad mēs sākam runāt par onkologiju. Tā būtībā tā ir barības vads, teiksim, šī erozija, čūla, un tur jau ir maligns veidojums. Maligns veidojums izstāst cilvēkiem. Tad onkoloģija, vēzis, jā, nelabas šūnas. Tas varētu būt viens no iemesliem, kamdēļ šī barības vada onkoloģija ir bieži sastopama austrumu valstīs, kur ir raksturīgi šie asie ēdieni. Jā, noteikti. Bet kā tad ir ar tiem produktiem? Es esmu dzirdējis par kafiju, ja, ka tas ir tāds atvilni veicinošs produkts, bet vēl taču ir ķiploki, sīpoli, baltmaize, tomāti, dažiem paprika, gāzētie dzērieni, asie pipari, šokolāde. Beigās, ko vispār varēs? Piparmetru tēja. Piparmetru tēja, bet agrāk tiešām attiecībā uz atvilni vai šo te refluksu pastāvēja, tāds pilnīgi bija saraksti, kad, tā teikt, ja ir šie te simptomi, tad mēs šito visu tā kā vienkārši izsvītrojam, viņu nav. Bet saprotot to, ka mūsdienās ir tiešām pacienti ir ļoti, ļoti dažādi, un cilvēkiem sūdzības ir ļoti dažādi. Man ir arī pašai pacienti, kurš nāk, viņam, jā, ir refluks, viss ir, tā teikt, endoskopiski, viss ir pārbaudīts un apstiprināts, bet viņš pilnīgi mierīgi ēd tomātus. Viņam nav nekāda simptoma, bet viņam ir simptoms, piemēram, pēc krosāna. Ja? Tad attiecīgi šeit atkal ir šis stāsts, ka šī individuālā pieeja, nav mums jāizslēdz milzīgas produktu grupas. Labi, alkohols nav obligāti, jā, bet konceptuāli šis ir atkal tā situācija, kur mēs individuāli varam skatīties, kas ir. Citam tas ir atkal, citam ir kaut kāds šī te paprika, jā, bet viņa, piemēram, termiski apstrādāt, viņš lečo var iēst. Un otrs jau iedomājoties vienu no domas jau jūt, kā viņam dedzina. Bet par atvilni mēs vienu lietu, ko īstenībā ļoti bieži aizmirstam, ka tas ir atkal liekais svars un aptaukošanās. Ja? Jo šis liekais svars, šis abdominālais spiediens arī rada spiedienu, tātad visu abdominālo, un viņš arī provocē. Un ja ir šis liekais svars aptaukošanās, un mums ir šīs tā teikt, tas dienas ritms režīms ar šīm vēlajām ēdienreizēm un arī nelieksimies biežu pārēšanos, tad nav jābrīnās, kad mēs ignorējot šīs problēmas kaut kādā brīdī, diemžēl, atduramies līdz ļoti, ļoti smagai diagnozē. Tāpēc es eju atkal visu tā teikt to pašu ceļu,
ceļu. Mēs saulēcīgi, protams, šī te preventīvā veselības aprūpe, speciālistu apmeklējumi laikus un šī te individuālā pieeja, tas, kas ir jāapskata, un citreiz saruna ar speciālistu tev ļauj saprast tādas lietas, kurām, tu pat neesi, iedomājies kaut kādu akcentu vispār uzlikt, un tas īstenībā var ļoti palīdzēt saulēcīgi novērst to, ko mēs negribētu piedzīvot. Vai medikamenti, kas mazina šo kuņģu skābes celšanos uz augšu, vienkārši sakot, ir izcinājums ilgtermiņā? Tie medikamenti, ko mēs runājam, kas mazina simptomus, protams, viņi nav domāti ārstēšana. Tā kā es jau teicu, ātra palīdzība. Jā, ja ir sūdzības vai aizgāja mājās pēc gara diena nēšanas, bada pavadīšana, atnāca pie leduskapja, apēda visu, ko gribēja, ko negribēja, un vēl desertiņu pa virsu, tad labāk var izdzērt, jā, lai viņi veido tā kā slanīti un nedot tam kuņģa saturam iet uz augšu un apdedzināt to barības vādu. Līdz ar to vai laicīgi izdzērt vai pēc nepieciešama, bet viņi nav domāti ārstēšanai. Tas ir plāksteris konkrētajā situācijā, bet tas nav risinājums. Mēs joprojām ir jābūt šīm te regulārām ēdienreizēm, un ir jāpēd dienas laikā, un ir jāpēd arī, teiksim, šīs te jēdzīgās lietas, jo parasti tur jau vakarā salasās visa diskotēka pie tā leduskapja. Un tad par atvilni varēs aizmirst? Par atvilni, tu domā tikai ar uzturu? Jā, sakārtos sakārtos ēdienkarti, ēdīs regulāri un ievēros visus labas ēšanas un veselīgas ēšanas principus. To, kad pilnīgi noteikti mēs atrisināsim refluksu vai šo atvilni, es nevaru apsolīt, bet mēs radikāli varam samazināt šos simptomus, vai arī mēs viņu varam ļoti labi ilgstoši kontrolēt. Un, protams, ja cilvēks zina, ka viņš ies uz ballīti, un svētkiem ir jābūt, tikai jautājums, cik svētki ir bieži, vai mēs katru vakaru vai katru otro vakaru sev apbalvojam ar cielaviņu, ja? Tad loģiski ir viens stāsts, bet ja šīs te ir atsevišķas situācijas, kur ir jāaiziet, un tīpaši cilvēks zina, kad ir produkti, kas viņam provocē, tad es arī saku, tad izdzeram šos te protonu sūkņu inhibitorus un izbaudam vakaru nevis ar bažām, bet šī nav ikdiena. Ja? Jo ir cilvēki, kas tiešām gadiem dzīvo uz šiem protonu sūkņu inhibitoriem, šie kuņģu skābes samazināšanai, bet atceramies šeit vienā brīdī jau iestāsies nākamajā, arī šie protonu sūkņu inhibitori nav tik nevainīgi. Ja? Tad mums samazinās kuņģu skābe, tad mums, man kā uzturu speciālists, tad arī olbaltumvielas sliktāk šķeļās, bet šeit mums ir virkne citu, uzturvielu, kas neuzsūcās dēļ tā, ka šis skābes līmenis ir zemāks. Un tas, kas mēs tikai ar omeprazolu piedzēšam, ja, mēs nākamajā solī redzam citas veselības problēmas. Un šis nav vairs tikai, barības vada kaut kāda onkoloģija. Tur ir vesela kaskāde. Tāpēc risinam problēmas jau saknē, nevis pēc tam sekundāri vēl un vēl un vēl. Jā. Doktor Basina, ar ko vasara ir īpaša gastroenterologa kabinetā? Mums ir biežākas ballītes. Es vienmēr brīnos vispār par to, ka saka, ka cilvēki vasarā nokrītās svarā. Es nezinu, man, piemēram, vienmēr ir otrādi, jo vasarā ir vairāk svētki. Gurķus vajag tev ēstais svētkos, gurķīšus un zemenes. Man kaut kā vienmēr vasara vairāk ar tādām baudām asociējas kā ziema, un līdz ar to es, diemžēl, jāsver pieaugumu. Bet, kas tad ir īpaši no gastroenterologa skatu punkta? Pirmkārt, es domāju, ka vasarā mēs vienkārši vairāk kustamies. Jā? Tad mēs ejam, staigājam, ar ritiniem braucam un vairāk, tāpēc cilvēki krīt svāra nekā ziemā sēžot dzīvokli pie leduskapā. Jā, bet kas to pašu minēt ar osaulini tā vai, jā, ka 6 stundas stāv saulītē, jā, tas ir biežākais, jā, otrais, tā kā tiešām labi neapstrādāts termiski kādi produkti, jā, un tiešām tas biežākais, ar ko sūdzies ar caurē skrien pie speciālistiem, jā, tas pašu ogas mums ir tāds uzliesmojums zemenes sezona, ja cilvēki mēģina apēst tas ogas, viss tā, ka viņi drīvi varētu apēst un vēl
kilogramu pa virsu, lai taču visas savas vitamīnas uzkrāt. Jā, to mēs arī audinājam, ka tās ogas ir tā kā deserti, viņam jāiet. Ir, protams, ogas, kas vairāk kuņģzara traktu patīk, ir tad mazāk tas kābas. Kuras ir tās, kas patīk? Melēnas, to mēs parasti neierobežojam. Meža vai lielogu? Tas nav tik svarīgi, jo tiešām viņi nemaina. Zemenēs, kāpēc mums nepatīk, viņi ar savam tam daļiņam, sekliņam, nezinu, viņi tiešām skrāpa, ja kuņģzara trakti ir tendence uz to kairinam. Protams, veselam cilvēkam mēs varam un drīkstam ēst ogas, mums ir ļoti labs avots visam vitamīnam un paliklīdzeklim, bet tā pārsvarā tie produkti, kas neievaroti pareiza glābšana vai apstrādāšana un pariešana. Protams, cilvēki ar pilniem kuņģiem brauc un savu uzvedību varētu pasliktināt savu, ja viņam jau zinām ir hroniska saslimšana kuņģzara trakta, viņi varētu padarīt to akūtāku uz tādu fāzu vai vienkārši uzzināt, ka viņam tāda ir. Vēl no sūrās pieredzes var ieteikt, peldoties stāvošā ūdenī, lūdzu centieties nenorīt to ūdeni. Kas notika tev? Kas notika? Bija jāņer caurēju. Kas notika? Papeldējos siltā dīķī un pēc tam bija ļoti slikti. Jā. Bija kaut kāda baktērija, acīm redzot, ierījusies. Par šo, starp citu, par ūdeņiem runājot, cik svarīgi ir augļus ogas nomazgāt? Vai tiešām mums katru meža meleni un tur ābolu no vecmāmiņas dārza vajag mazgāt? Tas ir, protams, atkarīgs, kur tas ogas tiek salasītas, vai ir zināms, ka, pirmkārt, protams, piesārņojums varētu būt baktērijas, varētu būt parazīti, bet arī varētu būt ogas apstrādātas ar kaut kādam vielam, kas, nav domāts apēst tā dzīve veidu, un katru reizi, kā jau teica Guna, loterēju arī negribēs, tad, garais brauciens un pie ceļa maliem nopirktas ogas, un, protams, viņi ļoti smuki izskatās un gribētu apēst, viena oga taču nekas nebūs, tikai vienu, bet kādreiz varētu beigties tiešām caurēs svētkos. Bet tirgū droši vien tiešām nevajag pagaršot, kur jau ir iepriekšējie 15 pircēji arī izcilājuši katru ābolīti un meklējot to labāko, vai ne, protams, nevajadzētu nemazgāt. Ja tās ogas, mēs esam paši tikko to ābolu noplūkuši no zara un ogas tikko no tā krūma un patiešo viņu savā dārzā vai kaimiņu dārzā apēdam, tiešām nebūs problēma, bet tur, kur mēs nezinām, kur viņi ir ceļojuši, ar kādām rokām viņi ir lasīti, elementārs higienas pamatprincips drošībai tomēr mēs ievērojam. Bet es esmu dzirdējis tādus gadījumus, kas saka, ar trauku mazgājamo līdzekli vajagot nomazgāt, jo tas jau neskādēs, tāpēc, ka traukus mēs arī mazgājam ar trauku mazgājamo līdzekli. To gan mēs apēdam stipri pa daudz. Jā, bet tā tomēr nevajadzētu darīt, vai ne? Tik paranoiski droši vien, ka nē. Trauku mašīnā arī nē. Jā, vienkārši augstā tekošā ūdenī, jā. Tīrs tekošs ūdens būs pats labākais, pilnīgi noteikti, lai izvairītos no kaut kādiem pārsteigumiem. Jo, tāds maziņ caurēji vēl tā, bet tie tev ir plānots pasākums un tā vienkārši pasākums ir sabojāts, jo tev ir sirsniņa mājas apmeklējums, skumīgi vienkārši. Bet vai vienas ogas dēļ tiešām. Bet vai ogām un augļiem ir kādi limiti, cik daudz no kilogramu zemeņu tā tad nevar? Konceptuāli mēs kā uzturu speciālisti un arī uzturu rekomendācijas arī gan veselības ministrija mums iesaka, ka mums vajadzētu šo te 0,5 kilogramu augļus un dārzeņus dienā apēst. Tātad vismaz 300 grami dārzeņi un vismaz 200 grami augļi, tā skaitā arī ogas. Protams, pirmkārt, mēs statistiski Latvijā vidēji apēdam par maz dārzeņus. Mums par galveno dārzeņu tiek uzskatīts kartupelis, kas būtu īstenībā uzskatāms par cietas avotu, un šos mēs apēdam par maz. Un tad mums ir šīs zemeņu monodiētas, kur uz 2 nedēļām visa Latvija jūg prātā un ēd tikai zemenes rītā, vakarā, pusdienās, un tad nav brīnums arī par kādu vieglu caurēju, tīri tāpēc, ka dēļ šī C vitamīnu un pektīnu vielām būtu dīvaini, ja nebūtu caurē, viņas apēdot 3,5 kilogramus dienā. Bet
un nevar uzsūkties tik daudz. Tas ne C vitamīns, ne folskābe, nekas Nekrājas, diemžēl. neuzkrājas. Drīzāk mēs domājam, kur mēs tās zemenes varam uzkrāt leduskapī un sasaldēt un vēl visu pārējo. Bet mums tiešām būtu jādomā, kā mēs apēdam šos augus un dārzeņus vispār vairāk. Un tam puskilogramam dienā vajadzētu. Un tur jau arī tas mūsu tās mikrobiota mums jau sāktu jau gavilēt un būtu tīri priecīgi. Un arī mēs justos labāk un arī tas vēders sāk iziet regulārāk. Un ja vēl ūdeni padzer pa virsu, vispār jau diena izdevusies. Klau, tas apmēram saskan ar tām 5 porcijām. Tie Jā. 300 līdz 500 Būtībā, jā, vai ir dažādi, tās kas skaita pēc porcijām, kas skaita, bet būtībā šīs vadlīnijas Varētu ļoti īsi izskaidrot, ko nozīmē viena porcija. Ar piemēriem, cik tas ir. Tātad viena porcija attiecībā par dūrs, tad viena porcija augļu dārziņa, tad viens vidējs ābols, ja mana dūre, tā ir viena porcija augļu. Un attiecīgi šo mēs porciju arī pielāgojam vecumam. Tātad maza bērna dūrīte būs viņa porcija. Ja? Un šeit attiecīgi atkarībā, teiksim, plauksts izmērs bez pirkstiem būs tas izmērs, kas būtu, teiksim, šis te olbaltumviela avots. Ja? Tātad kam gaļa, kam zivs, kam viņa arī šī te tofu un cita veida pākšaugi. Un salāti, tātad zaļie salāti, tas būtu tādu, ka mēs abas divas saujas salikts, ja? Graudaugi būtu šis te aizvērta sauja. Šādā izmērā tad šie te plauksts principi ir. Bet būtībā šie te porcija, ja mēs runājam par dārzeņiem, manuprāt, tāds vienkāršāks pat bez šīm te saujām ir šis te šķīvja princips, kur tātad pusi šķīvja veido dārzeņu, ceturdaļa ir olbaltumvielas, ceturdaļa ir šie te graudaugi kartupeļi, tad mēs arī tā kā dikti garām neaizšausim. Un ja mēs tiešām uzliksim to pusi šķīvja dārzeņus, jo parasti jau ir, mums ir kārtīgi kartupeļi, kārtīgi karbonāde, un tad tur tik cik sanāk tiem salātiem, ja sanāk, var nesanākt. Depresīvi. Tāpēc, ja mēs runājam, lai viņi sanāk, tāpēc mēs skaidrojam, kāpēc viņas vajag. Bet, labi, ko tad vasaras ballītē, lai ēd? Dārzenīšus, tik dogas. Ne tikai dārzenīša nogas, tad droši vien to šašliku jautājumu gribu aktualizēt. es tiešām gribu bet man jau ticēt. tagad, es jau pat prasīt, jau pat baidos. Es reāli gribu ticēt, ka ir veidi, kā šīs olbaltumvielas sagatavot veselīgi arī latvietim parastajam. Ja mēs runājam par to pašu klasisko cūgaļu šašliku, kas ir samarināts etiķītī ar sīpoliņiem un visu pārējo, tā kā pēc tā latviešu fenšui sanāk tur tanī. Loģiski, ka tas ir riktīgs kairinājums kuņģa, etiķis, ja, kas kairina. Cūgaļi kā piesātinātie tauki, mēs netaisam no visliesākās gaļas parasti šašliku, tā lai ir arī kāds treknumiņš. Un tad finālā mēs viņu arī nodedzinām līdz normālai joglītai, caurei nav. Bet mēs saprotam, ka kancerogēns, tā teikt, efekts gan var būt. Ja. Joprojām ir iespējas nepārdedzināt pirmkārtām produktus. Mēs varam arī marinēt arī cita veida gaļu un ne tikai gaļu. Daudzi arī pamēģina lielās tās tā kā portabello sēnes vai citas. Ir visādi grilējamie sieri un ne tikai. Un gal galā burvīga alternatīva arī izdzīvis, ja, tie, kuriem tas tiešām arī garšo un nepārdedzinam. Mēs varam marinēt kefīrā, mēs varam citronu suliņu un visu ko, lai tam kuņģim tiešām nav jāmokās. Kā ir ar sojušliku? Tā ir veselīga alternatīva vai tā ir vienkārši vegāniska, nevis veselīga alternatīva? Sojušliks, tātad tas ir sojas šašliks, viņu gatavo būtībā arī marinējot šajos te marinādēs. Būtībā arī pat vegāns automātiski nenozīmē, ka tas ir veselīgs. Un šis ir mīts, un cilvēkam šķiet, ja viņš redz vegānu produktu, ka tas nozīmē, ka viņš ir uzreiz super veselīgs. Nebūt nē, ļoti daudz no viņiem būtu kategorizējumi šajā te, angliciskumā, tātad junk foodā, ja, tātad ļoti daudz tauki, ļoti liels sāls daudzums, cukuru daudzums, parasti arī šīs, tā teikt, marinādes nav gluži tās nevainīgākās. Un, attiecīgi, šeit ir stāsts par biežumu. Ja šī ballīte ir
vienreiz, divreiz mēnesī ok, bet ja mēs parunājam, kad šāds soišliks ir ēterā katru otro vakaru, un tas ir būtībā tas pats, ka mēs katru otro vakaru ēstu čipšus, nu kāda starpība? Nu, labi, pamazām tuvojas noslēgumam, bet man ir viens ļoti, ļoti svarīgs jautājums par ūdens dzeršanu. Daktari, pirms ēšanas, pēc ēšanas, ēšanas laikā, kādu ūdeni ar citronu, tīru, gāzētu, negāzētu, ko ar to ūdeni darīt, lai būtu pareizi. Es, piemēram, aizvien vairāk atrodu visādus pētījumus, viedokļu rakstus par to, ka tieši gāzēts ūdens ir veselīgs. Vai? Nu, tas ir pēc gaumam, saksim ar to. Jā, nu tiešām dzert varētu pirms ēšanas laika, pēc ēšanas ar to glāzi ūdentiņu kaut ko sakairināt kuņģzarnu trakta vai izšķidināt mūsu skābe. Nu, mūsu organismu nav tik viegli to izdarīt. Jā, pat ar to šelīti citronu pievienot, jā, tas varētu tiešām pēc gaumam. Ja mēs runājam par gazētu ūdeni, protams, mēs viņu limitējam pacientam, kurim ir sūdzības, kuņģzarnu trakta, jā, mēs nerekomendējam cilvēkam, ja vedera pušana, tas nebūtu pratīgi dzert gazētu ūdentiņu, un gazētiem ūdentiņam nedrīkst būt pa galveno dzeršanas avotu, ūdeni avotiņu, jā, viņu varētu, teiksim, pievienot savi pēc gaumam, bet, nedrīkst būt tikai dzīvot uz gazētu ūdentiņu, ir savi akumulatīvi efekti, tas gazētu ūdeni arī varētu dažādas minerālus tomēr izskalot no organisma, jā, līdz ar to tad vajadzētu būt gan kafija, gan tēņi, gan minerālu ūdeni, gan parasta ūdentiņa, bet pirms laika ēšanas vai pēc tā tiešām pēc gauma. Ir cilvēki, kur nevar ēst un nedzert ūdeni virsmu, ir cilvēki, bet labāk būtu padzert pirms kaut kāda glazīti, kad reiz cilvēki jauc to sajūtu slāpes, nevis bada, jā, un tad varbūt tā glazīte pirms palīdzēt saprast, vai viņš tiešām grib ēst. Jā, bieži vien mēs jaucam šo slāpju sajūtu ar īstenībā un izsalkumu sajūtu, un tad pirmā rokas sniedz pēc kaut kādas uzkodiņas, un tad es arī vienmēr saku, padzeramies glāzi ūdens, un ja pēc tam 10-15 minūtēm tiešām gribās vēl kaut ko apēst, tad arī kaut ko apēdam, bet ja nav, tad visticamāk tas ūdens ir bijis tas, pie kā mēs esam piehaltūrējuši. Skaidrs, ļoti izsmeļoši. Jā, ir par ko padomāt. Mēs pamazām tuvojamies noslēgumam, bet mums ir tāds jautājums, ko mēs vienmēr ar Karlīnu uzdodam visiem saviem viesiem. Un jautājums ir šāds. Vai ir kāda lieta, ko jūs savas veselības labā esat uzsākušas darīt nesen, vai arī plānojat uzsākt darīt, bet kuru vajadzēja uzsākt jau pirms gadiem 10? Tā vajadzētu, teiksim tā, tiešām ikdienas darbs, tā mums, kā teica, ka slinko un mēģinājām atrast kaut kādu vienu to glabjošu tablēti vai kaut kādu magisko efektu, jā, bet patiešām tie mazi soli, ko mēs varam darīt ikdiena, tie ļoti svarīgi. Gan ēšana, ko mēs jau šodien runājam, gan sports. Jā, fiziskā bet aktivitāte. Jums, daktari, tieši jā, jums pašai? Gan, teiksim, tāda, kas attiec uz mani, tā ir darba atpūta režīma. Tas ir tāds, ko es, diemžēl, neievēroju, uzsakot karjeru, jo mums bija tā kā vēl darbs, nakts darbs, braukšu tur, darīšu to, un es arī darīšu, jā, bet, bija tāds, maksimalismi, jaunības maksimalismi, jā, un ar gadiem saprot, kā tomēr jāsaudza to miegu, ka tas ir ļoti svarīgs un tas ietekmē uz ikdienu un tādu pašu, ja negulēts naktu, nākošu dienu, ko ēdīs? Kaut kādu trekņu, kaut kādu saldo, kaut kādu tādu, ka tu esi malacis izdarīji un tev jābūt kaut kādai balvai, bet to, ko es šobrīd daru, bet to, protams, jādara. Es piekrītu, ka darba un atpūtas režīms mums, kas ir īpaši šīs te palīdzošās profesijas, kur mēs tiešām gribam pacientiem palīdzēt visiem un vēl vairāk nekā visiem un vēl kādam, mums tiešām ļoti jānodala šis te darba un atpūtas režīms. Kā jūs nojaušat, es kā uzturu speciālists tomēr sekoju līdzi, ka mēd nevar būt gluži kurpnieks bez kurpēm un ūdenes arī padzeros un par aktivitātēm es arī atceros, bet es droši vien piekrītu arī daktarai par šo te darbu atpūtas režīmu, un tā skaitā arī miega režīms ir tas, uz ko mēs ļoti bieži arī kā speciālisti, tā teikt, nepasaudzējam sevi. Tā kā šīs ir lietas. Viss kopums ir tas, kas ir ļoti, ļoti svarīgs. Paldies jums, ka šodien atnācāt un bijāt kopā ar mums un ar mūsu skatītājiem un klausītājiem. Paldies arī jums, ka jūs esat kopā ar mums.
Jā, paldies! Un tiksimies jau nākamajā raidieraksta Praktiski vesels epizodē.